Es esmu Justīna Krastīņa. Es pārstāvu Valmieras attīstības aģentūru un es darbojos biznesa atbalsta jomā. Principā Valmieras attīstības aģentūra ir tā organizācija, kas administrē šo te atbalsta programmu. Un es esmu tas cilvēks, ar ko tad jums piedalīties zīlē, notiks lielākā daļa komunikācijas. Tad īsumā par šodienas plānu. Es centīšos iekļauties kopumā vienā stundā. No sākuma būs prezentācija par pašu programmu, par pieteikšanās kārtību, par aktuāliem datumiem. Un otrā daļā tad es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Es domāju, ka mēs organizējam šo te procesu tā, ka jūs visas prezentācijas laikā droši čatā varat rakstīt savus jautājumus, pēc tam iziešu tam cauri. Ir jau kaut kādi jautājumi, kas ir iesūtīti, kad reģistrējāties šim semināram, bet ja nu tomēr ir tāda situācija, ka jūs jūtat, ka tieši šajā brīdī jums ir aktuāls jautājums, ko jūs vēlaties pajautāt, tad es aicinu pacelt rociņu. Centīšos sniegt atbildi līdz tam, lai mums visiem būtu ērtāk uztvert un netraucētu kaut kādu fona trokšņi, tad lūgums mikrofons turēt izslēgtus. Tikai tad, ja pacēt rociņu un saņemat aicinājumu, tad ieslēgt mikrofonu. Nu labi, tad pie paša galvenā par atbalsta projektu Zīle. Šogad šī atbalsta programma tiek īstenot jau 8. gadu. Tā ir Valmieras novada pašvaldības programma. Sākotnēji tika piesaistīts arī Eiropas finansējums, Eiropas fonda finansējums, bet šobrīd ir tā situācija, ka šī programma sevi ir ļoti veiksmīgi pierādījusi, un jau vairākus gadus finansējums ir tikai no Valmieras novada pašvaldības līdzekļiem. Tātad, kā jau vairāk kārt esmu šodien jau paspējusi pateikt, tātad organizē un finansē pašvaldība, līdzorganizatori ir Valmieras attīstības aģentūra, un šo visu projektu īstenošanas un uzraudzības daļu arī nodrošina Valmieras attīstības aģentūra. Ir pieejamas 2 atpakšprogrammas, par tām es arī pastāstīšu sīkāk, Zīle attīstībai un Zīle startam. Viena domāta, šī attīstības programma ir domāta tādiem jau esošiem uzņēmējiem, kas ir jau sev pierādījuši uzņēmēju darbībā, un Zīle startam, tad tā ir domāta tāds starta kapitāls un starta kaut kādas zināšanas tiem, kas ir sākotnējā stadijā, vai arī vēlas uzsākt savu uzņēmēju darbību. Un finansējums tiek piešķirts granta veidā, kāda minimis atbalsts. Tas nozīmē, ka šī summa jums tiek, teiksim tā, piešķirta, bet ievērojot regulas, kas paredz, de minimis paredz, cik lielu summu tad atbalsta veidā uzņēmums var dabūt. Tas ir 3 gadu laikā 300 000. Es pieļauju, ka lielākajai daļai tiem, kas šobrīd ir pieslēgušies, šīs te atbalsta apjoms nav pārsniegts. Bet kādēļ es uzsveršu par šo de minimis, jo tā tomēr ir svarīga lieta, kas mums ir jāsako līdzi, kam mums ir jāsako līdzi, un arī iesniedzot pieteikumu, jums šī de minimis izziņa ir jāiesniedz. Par Zīle attīstībai. Tātad lielā granta programma mērķis ir veicināt to, ka Valmieras novada uzņēmumos notiek kāda jauna produktu inovāciju attīstība, un līdz ar to tiek stiprināti jau uzņēmumi, kuri ir veikuši savu darbību ilgstošāk, un mēģina attīstīt kādus jaunus tirgus vai kādas jaunas idejas īstenot. Īpaši šajā programmā novērtējam, ja plānojat sadarboties ar privāto vai publisko sektoru, Valmieras novada izglītības iestādēm, vai arī plānojat Valmieras novadu izmantot kā tādu testēšanas vidi, jeb angliski tas ir testbed, respektīvi šeit testēt kaut ko jaunu un inovatīvu. Par šīm te aktivitātēm, tātad jebkas, kas
būtiski ietekmē pozitīvi ietekmē jūsu uzņēmējdarbību, veicina izaugsmi. Zīle ir diezgan plaša programma, līdz ar to šīs te iespējas, ko īstenot projektu ietvaros, ir ļoti daudz un dažādas. Mm, Bet tas galvenais mērķis, atcerieties, ka šī ir biznesa atbalsta programma, tātad visam šīm pasākumu kopumam ir jāved uz biznesa attīstību. Ir jāatbilst kādam no inovāciju tipiem. Ar inovāciju tipiem jūs ļoti detalizēti varat iepazīties gan mūsu mājaslapā, es pēc tam parādīšu arī tos, gan arī nolikumā, kas ir atrodams mūsu mājaslapā 25.8 punktā. Respektīvi, kādam no šiem tipiem ir jābūt attiecināmiem uz jūsu projektu. Atcerieties to, ka par inovācijām var runāt dažādā mērogā. Ir inovācijas, kas ir uzņēmuma mērogā, ir inovācijas, kas ir, piemēram, pašvaldības ietvaros, vai kāda reģiona ietvaros, vai valsts ietvaros, vai tad jau aiziet tālāk Eiropas līmeņa inovācijas. Šeit zīlē mēs vairāk runājam par inovācijām jūsu uzņēmumā, inovācijām Valmieras novadā. Un visas šīs aktivitātes, viss šis pilnais cikls projekta īstenošanai ir līdz šī gada 30. novembrim. Tad arī rakstot projektu, paredzot šīs aktivitātes, jums ir jārēķinās ar to, ka ir jāpaspēj visu ne tikai samaksāt līdz tam 30. novembrim, lai attiecinātu izmaksas, bet arī īstenot šos te sākotnējos projektā ietvertos soļus. Kā jau iepriekš pieminēju par šiem inovāciju tipiem, šeit iedvesmai ir daudz un dažādi šie tipi un taktikas. Diezgan sarežģīti sākotnēji droši vien izskatās šis te, bet, lai detalizēti iepazītos šajā saitē, ko es šeit pievienojusi, atradīsiet prezentāciju, iziet cauri, saprotat, kas tieši ir tas tips vai taktika, ko jūs varat attiecināt uz savu projektā īstenojamo ideju. Ir iespējams piesaistīt atbalstu no 2 līdz 10 tūkstošiem eiro. Atbalsta intensitāte no 60 līdz 80%. Tas nozīmē, ka bāzes intensitāte ir 60%, bet pastāv dažādas iespējas, kā jūs varat šo intensitāti celt par 10%. Tātad pirmais plus 10% ir uzņēmumiem, kas nodarbina vismaz 4 Valmieras novadā deklarētus darbiniekus. Tad plus 10% ir iespējams iegūt, ja jūs esat sociālais uzņēmums, ja jūs paredzat projekta ietvaros sadarbību ar šīm pašvaldības izglītības iestādēm, ne tikai pašvaldības, sanāk arī Vidzemes augstskola, Valmieras tehnikums, Valmieras dizaina un mākslas vidusskola, piemēram, vai arī ar pašvaldību, vai jūs plānojat šeit testēt šīs savas idejas. Bet tam arī ir jābūt tādam jau gatavam plānam, kā jūs to darīsiet, un arī ir jābūt jau veiktām šīm iestrādēm. Piemēram, jūs nevarat projektā norādīt, ka jūs ņemsiet praktikantu, bet jūs pat neesat painteresējies, vai šis praktikants, vai šī mācība iestāde, no kuras jūs vēlaties piesaistīt praktikantu, vai viņiem ir nepieciešama šī prakses vieta. Tad, ja jūs pretendējat uz kādu no šiem punktiem, kas palielina atbalsta intensitāti, jābūt pamatojumam un jau veiktām sarunām par šo. Piemēram, kā piemēram varam minēt arī, ka pagājuši, kad mums bija produkts, kura dizainu izstrādāja dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi, tā arī skaitās sadarbība ar izglītības iestādēm. Jā, un projekti tiks vērtēti pēc tādas diezgan plašas tabulas ar vērtēšanas kritērijiem. Jūs varat arī iepazīties detalizēt nolikumā. Ja nemaldos, tas ir 25. punkts. Tiks piešķirti punkti un uzņēmumi, kuriem ir vienāds punktu skaits, tad priekšrocība atbalstām ir tam, kuram ir mazāka šī nepieciešamā summa. Un jums ir iespēja pieteikties uz 3 dažādiem projektiem, kas nav savstarpēji saistīti, bet
rēķināties ar to, ka konkurence šobrīd īpaši šeit attīstības programmā ir liela. Līdz ar to apdomāt, vai jums pietiek kapacitāte šos trīs projektus gan uzrakstīt, gan aizstāvēt, gan īstenot. Varbūt ir vērts koncentrēties uz ideju, kas jūsuprāt ir dzīvotspējīgāka un ar augstāku šo tirgus potenciālu. Un, labāk vienu vai divus kvalitatīvus pieteikumus nekā trīs, kas varbūt kuram nav pieticis laika. Jā, šeit es laikam jau pasteidzos uz priekšu, izstāstīju par šo atbalsta intensitāti. Tad vēlreiz pamata procenti ir 60 no atbalsta intensitātes un varat papildus palielināt šo intensitāti līdz pat 80%. Tas nozīmē, ka no šīs kopējās summas 60% tad būtu šis atbalsts, un tā atlikusī daļa, šie 40 vai 20 vai 30%, jums ir jārēķinās, ka jums pašiem būs jāiegūt savu līdzekļi. Par to, kas var šai programmai pieteikties. Respektīvi, Valmieras novadā reģistrēts uzņēmums, vai arī saimnieciskās darbības veicējs, kurš reģistrējies šeit Valmieras novadā, ir jānodarbina Valmieras novadā deklarēti darbinieki, vismaz viens. Bet, kā jau es minēju, ja ir vismaz 4, tad ir iespēja palielināt šo atbalsta intensitāti. Ir arī uzņēmumi, kas ir pieteikšies zīlē, arī kas zinu, ka plāno pieteikties, kas nav reģistrēti Valmieras novadā. Tad ir divas versijas. Viena ir, jūs jau pāreģistrējieties pirms pieteikuma iesniegšanas, lai šo pieteikumu iesniegšanas brīdi ir reģistrācija, vai arī jūs apliecinat, ka jūs pozitīvu rezultātu gadījumā pāreģistrēsiet savu uzņēmumu. Pieteikties tātad drīkst ārpus Valmieras novadā reģistrētie, bet līgumus mēs slēgsim tikai ar tiem, kas būs Valmieras novadā. Uzņēmumam tātad jābūt bez kādiem apgrūtinājumiem, bez maksātnespējas procesiem vai kādām bankrota procedūrām, bez nodokļu parādiem. Ir jādarbojas atļautajās nozarēs. Atļautās nozares ir ļoti plašs saraksts. Principā tas, kas nav atļauts, tas ir alkohola tirdzniecība, tabakas tirdzniecība, azartspēles. Jā, šīs tās galvenās. Tad, jā, drīkst programmai pieteikties tikai katru 2. gadu. Respektīvi, ja tie, kas ir pagājuši gadu zīle attīstībai šo programmu izgājuši, pabeiguši veiksmīgi, tie šogad startēt nedrīkst. Tie varēs startēt atkal nākamgad. Izņēmums ir šie uzņēmumi, kas pagājuši gadu startējuši zīles startam apakšprogrammā, ir veiksmīgi īstenojuši savu starta programmas projektu, un tad ir gatavi nākamam solim un attīstīt jau šīs lielās attīstības programmas ietvaros. Šeit gan ir ļoti svarīgi piezīmēt to, ka mēs šos starta programmas dalībniekus ļoti labi zinām. Mēs zinām, kurā brīdī jūs bijāt ar savu uzņēmumu, tad, kad jūs pabeidzāt starta programmu. Līdz ar to ir pa šo laiku līdz pieteikšanās brīdim attīstības programmai ir jābūt pierādāmai izaugsmai. Respektīvi, nav tā, ka jūs pabeidzāt starta projektu un tagad uzreiz sākat attīstības projektu. Jums pa vidu ir jābūt varējušiem izdarīt kaut ko pašiem, attīstīt un augt un pierādīt savu uzņēmējdarbības dzīvotspēju arī bez zīles atbalsta. Par zīles startam šo apakšprogrammu. Tātad šī ir paredzēta jaunu uzņēmējiem, biznesa ideja autoriem, kuri tad ir gatavi sākt uzņēmējdarbību vai arī kuri darbojās līdz 3 gadiem uzņēmējdarbībā. Ar šīs programmas palīdzību tad mēs vēlamies šeit Valmieras novadā radīt jaunus uzņēmumus un palīdzēt viņiem augt un attīstīties. Arī šai programmai, līdzīgi kā zīle attīstībai, aktivitāšu šis apjoms ir ļoti plašs. Atbalstām
nozares arī ir tieši tās pašas, kas attīstības programmē. Un arī šeit termiņš ir 30. novembris. Es gan iepriekš nepieminēju, bet pēdējos gadus mēs esam novērojuši situāciju, ka apmēram puse no mūsu apstiprinātiem projektiem ļoti raiti tiek uz priekšu, un viņi jau ir gatavi ātrāk noslēgt šo projektu. Tad mēs esam piedāvājuši iespēju projektu īstenot arī līdz 30. septembrim. Nevar apsolīt, ka tas būs arī šogad. Viss atkarīgs no šiem projektiem un no šīm aktivitātēm un īstenošanas gaitas. Atbalsts zila startam ir līdz 2000, atbalsta intensitāte tad ir 80%, un izmaksā 50% avansā, un pārējo izmaksā pēc tam, kad no otru pusi izmaksā pamatoties uz šīm pierādāmām un attiecināmām izmaksām pēc veiksmīga projekta īstenošanas. Pārējie noteikumi arī tādi paši kā zila attīstībai. Es laikam pie zilas attīstībai par finansējumu apmēru piemirstu pateikt. Tātad tā atšķirība ir šīm abām programmām gan summas. Zila attīstībai ir lielākas summas, zila startam mazākas, bet arī izmaksas veids. Tātad zila startam ir puse avansā, puse pēc tam. Zila attīstībai avansā būs 20%. Un atlikušie 80% pēc veiksmīga projekta īstenošanas. Atbalstu tad var saņemt Valmieras novadā reģistrēti uzņēmumi, kas nav vecāki par 3 gadiem. Valmieras novadā arī šīs reģistrētas saimniecības darbības veicēji var pretendēt arī fiziskas personas, bet šeit ir tieši tas pats noteikums kā ar šiem ārpus Valmieras novada reģistrētiem uzņēmumiem. Respektīvi, pieteikties var arī fiziska persona, bet līdz līguma slēgšanas brīdim ir jāiegūst kāda juridiska forma, tātad vai tas ir SIA vai tas ir saimnieciskās darbības veicējs. Un arī tie, kas šobrīd ir ārpus Valmieras novada, līdz līguma slēgšanas brīdim ir jābūt šeit reģistrētiem. Tieši tie paši noteikumi par maksātnespējas procesu neesamību, par nodokļu parādu neesamību, par atļautajām nozarēm. Un šeit arī starta projekti katru otro gadu var startēt, bet ņemat vērā to, ka, ja jūs esat startējis vienreiz ar starta projektu, un jūs ik pa 2 gadiem nāksiet ar kaut citu biznesa ideju, tad vienā brīdī mums radīsies jautājumi, kādēļ tā jūsu sākotnējā biznesa ideja nav izaugusi, piemēram, līdz attīstības līmenim. Par attiecināmām izmaksām. Vairāk kārt jau es teikusi, ka iespējas ir plašas. Principā ir tā, ka jūs varat likt arī darba algu vai kādas citas administratīvos maksājumus, bet šīs te kopums nedrīkst pārsniegt 10% no projekta kopējā budžeta. Šeit, lai paskaidrotu, tātad par darba algu 10% no kopējā budžeta, tas ir attiecināms, piemēram, uz projektu vadītāju. Ja jums ir Jūs esat pieņemši lēmumu, ka jums šim projektam, viņš ir gan apjomīgs, ir nepieciešams projekta vadītājs, tātad viņa atalgojums var sastādīt līdz 10%. Bet, piemēram, ja jūs radat kādu produktu vai pakalpojumu, kur ir nepieciešams kāds eksperts, teiksim, programmētājs, jūs programmējat kaut ko, tad tās ir attiecināmās izmaksas. Tas ir kā ārējo pakalpojumu izmaksas, šis te nav pie darba algas pieskaitāms. Tad, protams, attiecinām instrumentus, iekārtas, dažādas aprīkojums, materiāli, kādas izmaksas. Šeit par visu šo par materiāli iegādes izmaksām tas ir vairāk domāts, lai radītu, piemēram, prototipu vai radītu kaut ko sākotnējos šīs produktus. Visticamāk netiks attiecināts izmaksas, ko jūs ieliksiet kā apgrozāmos līdzekļus, piemēram, ka jums ir nepieciešami tur 10 000, lai ražotu to, ko jūs esat ražojuši pirms tam. To visticamāk komisija neapstiprinās šādā apmērā, jo mums ir svarīga tā jaunrada un attīstības perspektīva.
Jā, par ārējo pakalpojumu izmaksām tātad jau es izstāstīju, ir vai nu kaut kādi eksperti vai um, kāds pakalpojums sniedzēji, kas nepieciešama projekta izsniegšanai par PVN maksājumiem. Tātad jūs paši zinat, vai jūs kā uzņēmums esat PVN maksātāji vai neesat. Ja jūs esat PVN maksātāji, tas nozīmē, ka jūs šo PVN varat atgūt. Tādā gadījumā visa tāme, visas iekļautās šīs te izmaksas jums ir jānorāda bez PVN, un jūs arī atskaitīsieties par izmaksām bez PVN. Ja jūs neesat PVN maksātāji, tad tāmē izmaksas ir ar PVN, un arī visas atskaites notiek ieskaitot šo te PVN apjomu. Projekta iesniegšanas termiņš ir 31. marts. Visas dienas garumā ir iespēja iesūtīt. Jāiesūta ir uz aģentūra @valmierasnovads.lv. Šī te pieteikuma, teiksim tā, komplekts pieteikuma sastāv no aizpildītas pieteikuma anketas, ko iespējams lejupielādēt mājaslapā, elektroniski parakstītas. Jā, tad ir prezentācijas sagatavē arī šajā pašā mājaslapā pieejama. Arī prezentācija ir jāiesūt, un šī tad de minimis izziņa. Tātad pieteikums, prezentācija, de minimis izziņa. 3 lietas. Aicinu tomēr elektroniski parakstīt, lai gan, protams, mēs arī piedāvājam iespēju, ka jūs parakstat ar roku, ieskanējat, atsūtat un pēc tam atgādājat oriģinālu, bet ir vēl gana daudz laika tiem, kam nav elektroniskā paraksta, šo te nokārtot, jo pēc tam arī visa dokumentācija, līgumi, finansējuma pieprasījumi, mēs tomēr cenšamies visus šos te dokumentus elektroniskā formā sagatavot un parakstīt. Nu, tas jau, manuprāt, mūsdienās diezgan loģiski, un domāsim arī par ilgtspēju un par šiem pieejamiem digitāliem risinājumiem. Tad aicinu šos te pieteikumus parakstīt elektroniski un iesūtīt uz e-pastu. Jā, par to, ka var startēt katru otro gadu, jau izstāstīju izņēmumu šie starta projekti, pagājušā gada starta projekti, var startēt šogad attīstībai, bet, ir jābūt izaugsmē šo laiku. Un varat iesniegt līdz pat 3 savstarpēji nesaistītiem projektiem. Par pieteikumu noformēšanu. Tātad pieteikums jāizpilda veidlapa, visa veidlapa, latviski jāizpilda. Pieteikums sastāv no šīs te pamatinformācijas, kas ir par jūsu uzņēmumu. Tad ir tāda sadaļa, kur ir jāapstiprina, jāapliecina dažādi šie te punkti, dažādi apgalvojumi. Ja jūs kādā no šiem te punktiem nevarat ielikt, ka jūs apliecinat, tad ir ļoti jāpārdomā, vai vispār ir vērts startēt zīlē, jo šie apliecinājumi tātad ir par nozari, kur jūs darbojaties, par jūsu reģistrēto adresi, par to, ka jūs apliecinat, ja gadījumā jūs neesat šobrīd reģistrēts, ka jūs pārreģistrēsieties. Respektīvi, šie te sākotnējie vērtējumi, lai jūs vispār atbilstu zīles programmai. Un tālāk seko tāda projekta apraksta daļa un plānotā izmaksu tāme. Šeit aicinu aizpildīt par tēmu konkrēti, bez, teiksim tā, gariem sacerējumiem, bet koncentrēti un pamatoti, pamatojot šo savu domu, lai jebkurš lasītājiem var izprast jūsu projektu ideju. Un šajā attēlā tātad es esmu ielikusi šo tāmi, kāda jums ir jāizpild, kā viņi izskatīsies. Tātad nav jāizpild visas sadaļas, aizpildat tikai tās sadaļas, kas jums ir nepieciešams, kas tiks, ko jūs plānojat, kādas izmaksas jūs plānojat likt savā projektā. Tad ja ir nepieciešams, jūs droši varat pievienot ailītes, piemēram, jūs pērkat tur vairākus instrumentus, kā šeit jūs droši pievienojat.
Un svarīgi arī tas, ka jūs lieliekat tikai izmaksas, kas ir attiecināmas uz projektu, kā šo saprast. Respektīvi, ja, piemēram, jūs zināt, ka jūsu projekts izmaksās vairāk nekā maksimālā šī summa. Nu, starta projektam, piemēram, ir vajadzīgi projekta īstenošanai 4000, bet jūs zināt, ka maksimālais atbalsts ir 2000. 80% tātad ir šie 2000 plus jūsu 20% līdzfinansējums. Tas ir projekts par 2500. Tas kopā pavisam 2500, ja tas atbalsts 2000 un 500 pēdējā elīte. Tad lūdzu lieciet šīs izmaksas tādas, lai viņas neietu pāri šiem 2500 kopsumā. Jā, nu tur var sanākt, ka, piemēram, kaut kas tiek daļēji attiecināts. Nu, pareiķināt, jo mēs reizēm saņemam tāmas uz šo, piemēram, mazo grantu, kas ir pa 7, 8 tūkstošiem. Un tad tās tāmas ir vienkārši jāsūt atpakaļ un jālabo. Blakus ailītais tātad izdevumu nepieciešamības un liederības pamatojums projekta mērķu sasniegšanai īsi aprakstat, kāpēc jums tas ir vajadzīgs. Un pat pēdējā ailā tā šogad mums ir jaunums. Izdevumu apmēra apliecinājums. Šeit mēs jums neprasām tirgus izpētes standarta, teiksim, tā nozīmē, ka jums ir jāsameklē trīs cenu piedāvājumi kaut kādam identiskam produktam vai precei. Šeit jums ir jāpierāda savu cenu, respektīvi, vai jūs ieliekat kaut kādu saiti, kur jūs noskatīs šo iekārtu, vai jums ir uz cenu piedāvājums no pakalpojums sniedzēja, ko jūs plānojat sadarboties. Sliktākā gadījumā ievietojot fotogrāfijas, ka esat bijuši, nezinu, piemēram, tādā veikalā, depo, noskatījuši kādu iekārtu un jūs esat nofotografējis, cik viņš maksā. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai mēs saprotam, ka šīs izmaksas ir pamatotas. Arī iepriekš ir bijis tā, ka ieliek kaut kādu aptuveno summu, piemēram, tiek ielikts 1000, bet tā reāli tās iekārtas izmaksas ir 600 eiro. Tas nozīmē, ka rezultātā visa summa netiek apgūta. Un kādam citam šie 400 eiro būtu noderējuši projekta īstenošanai. Līdz ar to tad, plānojot savu tāmu, rūpīgi izpētat vai nu internetā, vai arī pie veikalos, vai pie šiem potenciālajiem sadarbības partneriem, kāds tad būs tas cenu apmērs. Protams, to 100% precīzi apgalvot šobrīd nevar, kā būs pēc dažiem mēnešiem, bet plānojot tām, tas ir svarīgi. Ja gadījumā jūs būsiet ielikuši, piemēram, 1000, bet šī iekārta maksās 1200, nu tad jāreikinās ar to, ka pacelt atkal šīs plānotās izmaksas nebūs iespējams tik, cik beigās tiks apstiprināts, tik arī maksimumu mēs varēsim attiecināt. Jā, tad par projektu prezentāciju šajā sagatavā ir daži slaidi, īsts projekta apraksts, sasniedzamie rezultāti, plānotā tāma, tā ir, respektīvi, jūs aizpildat pieteikumā šo plānoto tāmu, un jūs vienkārši iekopējat prezentācijā un publicitātes plāns. Kā jūs par šo projektu un par programmu Zīles plānojat stāstīt tālāk, kā jūs plānojat arī reklamēt savus produktus tajā skaitā? Nu, lūk, šī prezentācija arī konkrēta, jo jums tiks dots 5 minūšu laiks viņu prezentēt. Pēc tam tātad iesūtot pieteikumu no sākuma, mēs pārbaudīsim šos administratīvos rādītājus, tātad vai jūs varat pretendēt šai programmai, vai atbilstat visiem šiem nosacījumiem, un tie uzņēmumi, kuri tad izies šo pirmo pārbaudi, tie tiks aicināti klātienē prezentēt savu ideju. Šobrīd datums ir 8. aprīlis, un stingri 5 minūšu laikā, teiksim tā, jāprezentē, jeb jānopičo savu ideju, jāpārliecina komisija. Tad otras 5 minūtes ir atbildēm uz jautājumiem, kas radīsies komisijai. Jā, bet tā prezentācija jau kopā ar pieteikumu jāsūt, un tad jau arī pieminētā de minimis izziņa, kuru jūs varat lejupielādēt, sagatavot un lejupielādēt savā EDS-ā. Un jābūt obligāti parakstītam šim pieteikumu formai. Elektroniski parakstītāji vēlams. Par vērtēšanu mums ir vērtēšanas komisija.
kas sastāv no nozares ekspertiem, no pašvaldības ekspertiem. Respektīvi, ja jums interesē komisijas sastāvs, tad šobrīd komisijā ir trīs cilvēki no Valmieras novada pašvaldības, kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības nodaļas vadītājs, tad attīstības nodaļas vadītāja, tad mums ir viens deputāts, kas arī ir augstskolas pasniedzējs, ir Valmieras attīstības aģentūras vadītāja un ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Valmieras vadītāja. Respektīvi cilvēki, kas ikdienā strādā ar attīstības un uzņēmējdarbības jautājumiem. Vērtēšanas procesā no sākotnēji tiek vērtēts šis jūsu iesūtītais pieteikums, atbilstība visām prasībām pēc šiem kvalitatīviem kritērijiem, kas ir ar kuriem jūs detalizēti varat iepazīties attīstības projektam 25. punktā nolikuma un starta projektam 43. punktā nolikuma, ir uzskaitīts visi šie kritēriji, pēc kuriem tad vērtē no 1 līdz 5 punktiem. Jā, tātad šis te rakstiskais tiek novērtēts, tad, ja ir kas nepieciešams, mēs jums varam jautāt precizējumus. Ļoti iespējams, ja būs nepieciešams šie precizējumi, ka tas tiks pajautāts arī šajā klātienes prezentācijā, kurā jūs tad klātienē uzrunāsiet komisiju. Un mums ir arī bijuši gadījumi, ka šie projekti ir diezgan specifiski. Tad komisija pieaicina kādus nozares ekspertus, piemēram, tehnoloģiju ziņā, vai mums ir bijis, ka pieaicinām meža saimniecības ekspertus, lai saprastu projektu nozīmīgumu tieši nozarei. Un arī projektu tātad var gan atbalstīt daļēji, gan arī, diemžēl, noraidīt. Par to daļēju atbalstīšanu. Respektīvi, mēs iesim pilnīgi cauri visām šīm te tāmēm, visiem tāmas pamatojumiem. Un, ja komisija saredzēs, ka kāda pozīcija tomēr nav tik ļoti vērtīga un vajadzīga, lai to attiecinātu uz projektu, tad projektu var attiecināt daļai, respektīvi attiecināt tikai tās pozīcijas, kas ir svarīgas komisijas prāta. Nu, lūk, vēl viena tāda nianse. Pieteikumu parasti ir ļoti daudz. Naudas ir tik, cik viņas ir, respektīvi, Zīlē jau vairākus gadus tiek piešķirti 60 000. Komisija mēģina šo naudu sadalīt gudri. Tas nozīmē, ka mēģinām iedot, piemēram, dažiem 10 000 un pārējiem neko, bet skatīties tā, lai ir proporcionāli samērīgi un lai tie, kas būtu atbalstāmi, tad vismaz daļēji tiktu atbalstīti. Līdz ar to liela daļa no projektiem tiek atbalstīta daļēji, un šīs tāmas tiek samazinātas. Tas atkal ir jums apdomāšanai, ko jūs šajā tāmē plānojat ietvert, lai, ja gadījumā tad visa šī pilnā atbalsta summa netiek piešķirta, lai jūs ar saviem privātajiem līdzekļiem varat to nofinansēt, ja tas ir būtiski nepieciešams. Par laika grafiku. Tātad šobrīd notiek projekta pieņemšanas laiks līdz 31. martam, pusnaktī, 23:59. Var iesūtīt e-pastu. Ja gadījumā iesūtīsiet vēlāk, mēs, diemžēl, neizskatīsim šos jūsu pieteikumus. Visa šī perioda laikā ir pieejams konsultācijas pie manis. Ļoti daudz jau to ir izmantojuši. Jūs varat rakstīt gan e-pastus, gan mēs varam telefoniski konsultēties, gan arī, ja ir nepieciešamība, varam vēl nākamās nedēļas laikā sarunāt klātienes tikšanos. Es jums ļoti iesaku, ja jums vēlaties šo tikšanos klātienes, tad taupīsim arī viens otru laiku un izlasat kārtīgi nolikumu pirms jūs ierodaties un apdomājat jau konkrēts jautājums, lai no tā, ka man vēlreiz šis te viss ir jāstāsta no sākuma. Vērtēšana notiks tātad no 1. aprīļa līdz šim te 8., kad ir klātienē, mēs vērtēsim projektus pēc
šiem te administratīviem rādītājiem, lasīsim projektus, analizēsim. 8. aprīlī nāksiet klātienē, aizstāvēsiet, un tad teorētiski 20 dienu laikā mums ir jādod atbildi par projektu apstiprināšanu vai daļēji apstiprināšanu vai noraidīšanu, bet es ļoti plānoju, ļoti ceru, un esmu tā pozitīvi ieplānojusi, ka līdz lieldienām vajadzētu būt gataviem rezultātiem. Bet tas viss ir atkarīgs no šo pieteikumu apjoma un individuālām projektu idejām. Tad, kad ir gatavi rezultāti, tad mēs slēdzam līgumus. Tie ļoti bieži notiek arī līdz līguma slēgšanai šī tāmju precizēšanas. Tātad jāprecizē tām tikai iekļaujot šīs atbalstāmās izmaksas, ja jums ir daļēji atbalstīts projekts. Līgumi parasti tiek noslēgti mēneša laikā. Tas ir atkarīgs, protams, arī no mūsu un pašvaldības kapacitātes, jo līgumi tiek slēgti ar Valmieras novada pašvaldību. Viņiem ir jāiziet ļoti liels šis administratīvais, teiksim tā, aplis, loks, tiek saskaņoti gan pie juristiem, gan pie citām atbildīgām personām. Bet līgums ir jānoslēdz divu mēnešu laikā. Līdz ar to jums ir gana daudz laika, gan lai šo pieprecizētu, jo nepieciešam tām, gan arī, lai tad pāreģistrētu, piemēram, uzņēmumu uz Valmieras novadu. Jā, iesaku tā ļoti būt nekavēties ar lietām, ar lietām vai dokumentiem vai jebko, ko es jums jautāšu, lai jūs iesūtat, jo tiklīdz kā tiks noslēgts līgums, tā arī 10 darba dienu laikā tiks ieskaitīta šī te avansa summa, un jūs varat sākt šo līgumu attiecināt izmaksas tikai, projekta attiecināt izmaksas tikai pēc tam, kad ir noslēgts līgums. Respektīvi, iepriekš iegādātas vai samaksātas kādas lietas jūs uz projektu attiecināt nevarēsiet. Tikai no šī datuma, kad ir noslēgts līgums. Un jo mums tas sadarbībā raitāk ies, jo arī ātrāk jūs varēsiet šīs aktivitātes un samaksas veikt. Projekta īstenošanas laikā jārēķinās ar to, ka ir daži noteikumi, kas jāievēro. Ne tikai jāizdara tas, ko jūs esat solījuši, bet starta programmai būs obligāti jāapmeklē apmācības, šie tīklošanās pasākumi. Mums ir 4 apmācību cikls. Apmācību tēmas mēs izvirzām pamatojoties uz to, ko jūs esat ierakstījuši savos pieteikumos. Viena no pēdējām pieteikuma ailēm ir jautājums par to, ko jūs uzskatāt, kas jums būtu noderīgs tieši saistībā ar uzņēmēju darbību, kādas zināšanas. Mēs šo visu apkopojam un mēģinam šīs zināšanas jums sniegt. Tas punkts nav tas, ko mēs vērtējam. Tas ir vairāk, lai mums būtu veiksmīgāka sadarbība. Jā, tātad 4 apmācību cikls. Aicināt ir apmeklēt arī attīstības programmas dalībnieki. Mēs ļoti novērtējam, ja par šīm tēmām pieredzējušāki uzņēmēji dalās ar šiem uzņēmējdarbības uzsācējiem. Ir bijušas ļoti interesantas un vērtīgas diskusijas mums šajos pasākumos, bet starta projekta īstenotājiem ir obligāti jāapmeklē vismaz 2 no šiem 4. Respektīvi, jūs nevarat tikai saņemt naudu, savā nodabā īstenot projektu un negūt nekādas pārējās opcijas, ko mēs jums piedāvājam, jo mēs gribam jums iedot arī zināšanas, ne tikai šo finansiālo atbalstu. Un visa šī projekta īstenošanas laikā ir pieejams individuāls konsultācijas pie manis. Ja gadījumā ir kāds jautājums, kas prasa kaut kādu padziļinātāku ekspertu piesaisti, mēs to varam mēģināt atrisināt. Un ja arī ir kaut kādas situācijas, ka jūs nezināt, kā tālāk virzīties, es aicinu sazināties ar mani, mēģināsim kopīgi atrisināt. Vēl viena ļoti svarīga lieta - starposma progresa ziņojums. Tas notiks apmēram
projekta īstenošanas pusē, visticamāk, uz augusta beigām, septembri, jo vasara jau mums tāda mierīgāka un negribās atskaites vasarā iesniegt nevienam. Respektīvi, iepriekšējos gadus tie, kas ir piedalījušies, jūs zināt, ka jums bija jāizpild šis starposma progresa ziņojums. Vienkārša forma ar 3 jautājumiem jāpastāst, kā jums iet. Mēs šogad esam vienojušies ar komisiju, ka mēs šos te projektus uzrādīsim stingrāk. Līdz ar to būs jānāk klātienē noprezentēt atkal šajās 5 minūtēs, kas ir izdarīts, kas ir jāizdara, un obligāti jau jāparāda kaut kādi pirmie rezultāti. Tas nozīmē, ka jūs nevarat darīt tā, ka jūs saņemat šo te finansējumu, neko nedarat projektā, un tad 29. novembrī nopērkat visu, ko vajag, un it kā esat ierakstījušies līdz 30. novembrim šajā te posmā, bet esat tikai tātad iztērējuši finansiālus līdzekļus, bet šo savu ideju attīstījuši neesat. Tātad līdz tam progresa ziņojuma laikam. Es iepriekš par to brīdināšu, kad būs tas laiks, kad būs jāiesniedz šis progresa ziņojums. Jums jau ir jābūt uzsākušiem projektu. Lai tādēļ jums ir dots tik daudz laika, ne tikai lai nopirktu, bet lai jau šīs idejas īstenotu praksē. Tātad projekta ieviešana ir līdz 30. novembrim, bet, kā es minēju, ja būs interese pēc šiem starposma progresa ziņojumiem, ja mēs jutīsim, ka ir projekti, kas ir finiša taisnē, piedāvāsim ļoti iespējams atkal noslēgt ātrāk. Ieguvums jums noslēgt projektu ātrāk ir tāds, ka līdz ar to arī šis te atlikšais maksājums tiks ātrāk izmaksāts nevis decembrī, kā tas ir normāli pēc kopējā projekta termiņa, bet tad ir iespējams oktobrī jau saņemt atlikušo šo te maksājumu. Un arī noslēdzoties projektam, šī te vērtēšana ir tā, respektīvi ir atkal jātiekās ar komisiju, jāizstāsta, kā jums ir gājis, jāparāda, ko jūs esat izdarījuši, jāiesniedz ir atskaites par to, kurā brīdī kas ir jāiesniedz. Par to es visu jūs informēšu laicīgi e-pastā. Un tikai tad, kad viss atskaits iesniegts, jūs esat visu izstāstījuši, pierādījuši, tikai tad komisija akceptē un jūs dabūjat šo atlikšo summu. Projektu uzraudzība tātad šogad ir stingrāka. Kā jau teicu, šis starposma ziņojums būs jāprezentē pie mums klātienē. Ja jums runās jebkādas izmaiņas plānotajā tāmē, par jebkādām, teiksim tā, būtiskas izmaiņas, par 5 eiro turp šurp varbūt ne, bet tiklīdz kā ir kādas izmaiņas, tā jūs ziņojat man, izskatīsim individuāli katru situāciju, un ja tiešām tās ir būtiskas, tad jāiesniedz būs iesniegums, ko komisija apstiprina. Arī, ja neplānotas izmaiņas sarežģījumi, kas labāk ziņojat, nekā sagaidat, kad ir pienācis tas termiņš, ka jums ir jāatskaitās un jums nekas nav izdarīts. Mēs mēģinām būt ļoti pretīmnākoši un risināt visas problēmas. Un, ja gadījumā netiek apmeklēti semināri, vai jūs neiesniedzat progresa ziņojumu, vai jūs neizdarat to, kas bija paredzēts, vai jebkādas citas lietas, kas neiet kontekstā ar nolikumu un jūsu projektu, kas ir apstiprināts, tad komisija var lēmt par projektu samazināšanu 30% apmērā no kopējās īstenotās projekta atbalsta summas. Tas nozīmē, ka otrais maksājums ir krietni mazāks, vai arī ja avans maksājums ir apgūts mazāk nekā iemaksāts, tad ir jāatmaksā atpakaļ, bet ir arī bijušas situācijas, kad mēs lūdzam atmaksāt visu šo te projekta avans maksājumu, jo vienkārši projekts netiek veikts. Ir arī bijušas situācijas, kad projekta īstenotāji paši saprot, ka viņiem nav kapacitāte vai ir notikusi kāda iepriekš neplānota situācija, kas neļauj šo projektu īstenot. Tādēļ arī es saku, sazinieties, risināsim. Ir bijuši, katru gadu ir kāda situācija, ka kāds projekts netiek, diemžēl, īstenots. Jūs rakstat iesniegumu, atskaitat atpakaļ naudu, mēs laužam līgumu, nekāda problēma. Tad atslēgas vārds laikam šajā visā ir atvērta un savstarpēja sadarbība un komunikācija.
Un arī šī gada jauninājums mēs nosakām 2 gadu uzraudzības periodu pēc projekta īstenošanas, respektīvi 2 gadus pēc tam mēs varam pieprasīt, komisija var pieprasīt dokumentus, atskaites, jebko, kas attiecināms uz projektu. Respektīvi, jūs nevarat nopirkt iekārtu, kas attīstīs kādu jaunu produktu, beidzās projekts, un jūs viņu pārdodat. Šādas te aktivitātes tomēr nav atļautas, un jums ir jāturpina strādāt pie projekta attīstības. Jā, nu šeit nedaudz par pagājušā gada projektiem. Apstiprinājām, ja nemaldos, mēs 13 zīle attīstībai projekts, īstenot tika 12. Viens no projekta īstenotājiem saprata, ka diemžēl kapacitāte viņiem neļauj, un līdz ar to tur veiksmīgi mēs atrisinājām šo situāciju. Fotogrāfijās tā ir grūti attēlot, bet principā tā tad tika iegādāts gan iekārtas, lai attīstītu kādu pakalpojumu savā uzņēmējdarbībā, nu, piemēram, retro detaļu ar pulēšanas iekārtu ar kaut specifisku strūklu, ja, vai vidusmežu keramikas darbnīca pārcēlās uz jaunām telpām, Masalats āžu krogā, kur šī keramikas darbnīca tika pilnveidota, plus vēl piedāvāja arī tādus kā kopienas stiprinošus pasākums. Vai, piemēram, augšā turītī redzat lampu. Pagājušajā gadā ar zīles attīstībai atbalstu tika Valmierā atvērta jauna ražotne, kur no pārstrādātiem materiāliem, koku materiālu atlikumiem, teiksim tā, tiek ražots jauns produkts. Tad, iespējas ir daudz un dažādas. Galvenais ir, lai tas nes ieguldījumu jūsu biznesam. Par zīles startiem projektiem pagājušajā gadā 7 mums bija, iepriekš ir bijuši arī 11. Arī it kā liekas 2000 salīdzinoši nepārāk liela summa uzņēmējdarbībai, bet tādam sākumam ir idejas, ko pilnīgi mierīgi var īstenot. Tātad, piemēram, jauns kokapstrādes uzņēmums ir sācis, nu, teiksim tā, vairāk kokapstrādes meistars ir sācis attīstīt savu darbnīcu. Mēs palīdzējām atvērt jaunu mājadārziņu, kas ir bērniem ar runas, kādām, ar logopēdisko novirzi, šīs mājadārziņas logopēdisko atbalstu. Šis mājadārziņš tiek atvērts, vai arī pašapkalpošanās šo te mājdzīvnieku mazgāšanas pakalpojumu atbalstījām. Nu, respektīvi, arī ļoti plašs klāsts šo projektu. Ieteikumi, kas jāņem vērā. Idejas pamatojums, tad jums ir pilnīgi jābūt pārliecinātiem par savu ideju un ir jāpamato, kāpēc tas ir vajadzīgs jums, kāpēc tas ir vajadzīgs Valmieras novadam, lai mēs noticam, ka jā, jūsu idejai ir tirgus potenciāls un jūs esat apdomājuši un sagatavojuši šo ideju jau tādam nākamajam solim no darbībai. Atbilstošs nosaukums. Respektīvi, arī domājot par nosaukumu, atcerieties, ka tam jābūt ar šo biznesa potenciālu. Tāds piemērs, nevis tādas un tādas iekārtas iegāda, bet šī iekārta jau droši vien jums ir nepieciešama, lai radītu kaut ko jaunu, vai lai varbūt palielinātu kaut kādas ražošanas jaudas. Varbūt jūs šo iekārtu iegādājaties, un tas ir tas izšķirošais, kā jūs varat attīstīt eksporta tirgus. Respektīvi, nu arī par nosaukumu padomājiet, lai tas ir uzrunājošs un lai tas ir saistīts ar kopējo šo te projektu ideju, nevis tikai ar to, ko jūs tur pirksiet. Par apgrozāmo līdzekļu iespējām arī ir jāapdomā. Tātad šeit vairāk tomēr par zīle attīstībai es atļaušos pastāstīt. Respektīvi, ja jums ir šis te projekts un standarta intensitāte, atbalsta intensitāte 60%, jums jārēķinās, ka no visa šī te projekta atbalstā jūs iegūsiet 60, 40 jau paliek tas, kas jums ir jāinvestē pašiem. Jo par to pašu līdzmaksājumu būs jāatskaitās. Tātad no šiem 60% jūs sākumā iegūsiet tikai 20%. Tad
vēl 80 no šīs atbalsta summas ir pašiem jāieinvestē. Respektīvi, ir jābūt pietiekamiem šiem te apgrozāmiem līdzekļiem, lai jūs varat priekšfinansēt gan atbalsta summu, gan arī privāto finansējumu. Tādēļ arī apdomājiet, ko tieši jūs iesniedzat, un apdomājiet par summām, ko jūs iesniedzat. Nevienmēr jāiet ir projektiem uz maksimāliem 10 000 atbalstā. Mums ir arī bijuši lieliski projekti par mazākām summām, un, un tas, ko es mēģinu pateikt, laikam ir, ka adekvātas izmaksas, ar ko jūs arī paši varat tikt veiksmīgi galā. Tāmas atbilstība un precizitāte, tad lai šie te izmaksu apmēri būtu tiešām atbilstoši tirgus cenai, un precizitāte, saskaitat Excelī vairākas reizes, jo reizēm ir tā, ka pārskaitot, rodās diezgan daudz kļūdas, jo tā kā iesniedzēju tāmas aprēķinos. Un tas īsti nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīga precizitāte šajās finanšu lietās. Un iesniedzat visu dokumentāciju. Tātad visus šos 3 dokumentus, ko es iepriekš teicu. Pieteikums elektroniski parakstīts, prezentācija un de minimis izziņa. Aizpildat visas ALS pieteikumā, jo, ja jūs paskatīsieties nolikumā šos vērtēšanas kritērijus, 25. 43. punkts, tās ir tās lietas, ko mēs vērtējam, ko mēs mēģinām tajās ALS atrast. Respektīvi, ja jūs atstājat, jūs nezināt kaut, piemēram, par eksportu potenciālu, jūs nezināt, ko tur rakstīt, jūs atstājat tukšu, uzreiz momentāli ir 0, līdz ar to jūs zaudējat punktus, kad iespējams jums būtu, ko tur pamatot par kaut kādu potenciālo eksporta iespējām. Jā, tad laikam tas pats galvenais, ko es varu novēlēt, lai jums veicas pieteikuma aizpildīšanā, izlasat kārtīgi, kas tiek prasīts, aizpildat kārtīgi un aizpildat konstruktīvi, bez tādām liekām frāzēm, jo pietiekami ir daudz, un mums viņi visi ir jāizlasa, un mēs novērtējam to, ka ir viegli uztvert informāciju un viegli atrast attiecīgos šos te pierādījumus un pamatojumus. Un laikam es tagad pastīšos čatā, kādas mums ir ienākuši jautājumi. Jā, Anna prasa, vai būtu vēlams izvēlēties vienu atbilstošāko inovāciju tipu, vismaz vienu. Ja jūs saredzat, ka jūsu ideja, jūsu projekts atbilst vairākiem, droši varat izvēlēties arī vairākus. Pat tādā vērtēšanas un potenciālā projekta apstiprināšanas viedokļa, mēs novērtējam, ka ir vairāk šie inovāciju tipi, ja ir iespējams, protams. Jā, tad Lijāna raksta, jā, to es esmu atbildējusi. Vai ir iespējams prezentēt attālināti? Primāri mēs tomēr vēlamies jūs klātienē šeit redzēt, bet ja nav iespējas prezentēt klātienē, tad sazinieties ar mani, mēģināsim risināt un piedāvāsim attālināt. Bet tā ir tikai papildus opcija, ja jums ir pamatots iemesls, tomēr tiem, kam ir iespēja ierasties, tad mēs lūdzam ierasties klātienē, jo klātienes saruna vienmēr ir produktīvāka un arī vieglāk ir komisijai uztvert to jūsu domu. Kurās sadaļās visbiežāk projektos zaudē punktus? Tur arī jāskatās ir individuāli. Teikšu godīgi, es šobrīd neatceros pagājušā gada projektu vērtēšanu. Laikam zaudē punktus tādā ziņā, ka tādēļ arī mēs ieviesām šo te klātienes prezentāciju,
jo ļoti bieži no projektu aprakstiem nevar līdz galam saprast to tirgus potenciālu un to, cik ļoti šis cilvēks jau ir ieguldījies un izzinājis šo te ideju. Tātad es jūs aicinātu mēģināt to paskaidrot šajā te pieteikumā, bet arī esat gatavi precizējot šos te jautājumus uz vietas atbildēt komisijai. Vai de minimis izziņa ir jāsagatavo, ja uzņēmums vēl nav dibināts starta programma? Manuprāt, de minimis tā man tagad ir arī jāmēģina atsaukt atmiņā. Saimnieciskās darbības veicēja var de minimis, bet, manuprāt, arī varēja savā EDS-ā de minimisu sagatavot. Respektīvi, tur jāapstāsta EDS-ā, mēs par šo varam pēc tam privāti sazināties. Vai prezentācijā jāiekļaujas norādītos 4-5 slaidos? Vēlams, ja jums ir kaut kas tāds, ko jūs gribat pielikt, kaut kāda fotografija, kaut kas, jūs varat pielikt vēl kādu slaidu, bet atcerieties, ir jāiekļaujas 5 minūtēs. Jo, diemžēl, ja ieslēgs pāri, mums nāksies jūs apturēt, varbūt nebūsiet izstāstījis to pašu galveno, jo būsiet stāstījis kaut kādu ievadu. Līdz ar to, jā, jūs varat vairāk slaidus, bet tā, lai iekļautos 5 minūtēs. Labi. Jā, es atvainojos tāļa jautājumu izlaidu. Vai ir atbalstām esošās iekārtas modernizācija? Jā, ir. Mhm. Ja jūs tātad pamatojat, ko šī modernizācija sniedz, tad ir atbalstāma. Jā, un vēl iepriekš es biju saņēmusi jautājumus. Tā Gunita rakstīja, kas ir domāts ar jēdzienu inovācija. Es ļoti ceru, ka es prezentācijas laikā atbildēju, bet principā tas ir jaunu risinājumu ieviešana, lai uzlabotu produktu vai pakalpojumu vai darba procesu, kādā veidā uzlabotu, kas palīdz uzņēmumam augt. Bet atcerieties, tad inovācijas var būt gan jūsu uzņēmumā, gan jau inovācijas var būt tādā plašākā mērogā. Un tie inovāciju tipi ir pieejami gan 0,25.8 punktā, gan arī prezentācija, kas ir atrodama Valmieras attīstības aģentūras mājaslapā. Par mājaslapu, ja jūs ieiet develop.valmiera.lv, izvēlieties sadaļu projekti, patinat uz leju, atrodat atbalsta programmu Zīle, un tur ir iespējams lejupielādēt dokumentus, gan nolikumu, gan šis te pieteikumu veidlaps, gan prezentācijas sagatāvi. Par prezentācijas sagatāvi šis jautājums gan neizskanēja, bet es zinu, ka iepriekš ir izskanējis par to, vai obligāti vajag šajā stilistiskā vizuālajā noformējumā, kā mēs esam iekļaujuši. Nē, tas nav obligāti. Obligāti ir iekļaut šos 4 punktus, kas ir prezentācijas sagatavā. Jūs varat arī savā vizuālā identitātē taisīt. Jā, tā. Kādus izdevumus var attiecināt uz citu projektam atbilstoši izdevumu, respektīvi, ja ir izdevumi, kas neiet atpakšā zem nevienas citas šīs sadaļas, tad tos liekat pie citi projektam atbilstoši izdevumi, bet nav jāiespringst uz to, ka visas ailes ir jāaizpild. Jūs aizpildat tikai to, kas ir atbilstoši. Nu, piemēram, tāds pēdējais, par ko mēs diskutējām, plāno pirkt iekārtas, kaut kādas tehniskās iekārtas, un vēlās arī apdrošināt šīs iekārtas, tad iekārtas izmaksas, ja tas ir kā 2 dažādi pakalpojumi, iekārta izmaksas jūs liekat zem iekārtām, un apdrošināšanu jūs tad varat ielikt pie šī te projektam atbilstošiem izdevumiem. Tad Sintī raksta, pirms 2 gadiem Zīles programmā tika apstiprināts projekts, šogad vēlamies piedalīties atkal, bet ar citu projektu, vai ir kādi ierobežojumi uzņēmumam? Tātad uzņēmumam ierobežojumu nav. Ja ir 1 gads izlaists, jūs droši varat startēt šeit attīstības programmā. Ņemat vērā, ka ir nelieli precizējumi par šo te uzraudzību un arī lejupielādēt jauno šī gada pieteikuma anketu, jo ir pāris izmaiņas. Piemēram, tām ir nedaudz papildināta ar vienu ailīti par to, kur ir izdevuma apmēra apliecinājums jāpamato. Tāda Dāca raksta, ja uzņēmuma pamatdarbības veids ir dārzeņu un puķu audzēšana, bet papildus darbības veikt ir
nediferencētu preču ražošanu, ko privātās mājsaimniecības veids pašu patēriņiem un citur nekvalificētu individuālo pakalpojumu sniegšanu, var pieteikties uzņēmējdarbības atbalstam. Jā, var pieteikties. Šīs ir atbalstāmās nozars, kuras uzskaitījusi. Tad Tomas prasa, kā palielināt projektu apstiprināšanas iespējas. Primāri mēs tomēr meklējam šajos projektos inovāciju, kāda mēroga inovāciju, eksporta potenciālu, tirgus potenciālu, respektīvi, ja jūs atbilstat šīm lietām un jūsu ideja atbilst šīm lietām, tas jau palielina šo projektu apstiprināšanas iespējas. Jau kuro reizi teikšu, izlasat kārtīgi šos vērtēšanas kritērijus. Tas ir tas, pēc kā mēs vērtējam, 25. un 43. punkts. Un laikam vēl tāda viena lieta, ir no tāda cilvēciskā faktora. Jums ir, tā ideja ir jābūt ne tikai atcerētē, bet arī jums pašiem ir tā, jābūt motivētiem šo te īstenot, jo reizēm ir bijuši gadījumi, ka, piemēram, projekts ir ļoti labi uzrakstīts, jo var redzēt, ka ir piesaistīts kāds speciālists. Un atsūtīt, prezentēt, ir varbūt cilvēks, kas tik ļoti šajā projektā nav iedziļinājies. Aicinu tomēr, ka jūs prezentēt nāk cilvēks, kas ir adekvāts par šo projektu, kas viņu pārzina šo ideju un kas var atbildēt uz jautājumiem, lai nav tā, man māma uzrakstīja, es īsti nezinu, ko viņa tur bija domājusi, kas man jādara, arī īsti nezinu. Diemžēl mēs esam arī saskārušies ar šāda tipa prezentācijām, un tas komisiju īsti nepārliecina par to. Šis projekts ir dzīvotspējīgs. Tad Lijāna ir rakstījusi, vai zīle finansējumu piešķir jauna, inovatīva, ilgtspējīga iepakojuma izstrādē, ražošanai jau esošiem produktiem. Jā, Lijāna piešķir, bet es teikšu ar uzsveru uz izstrādi šī iepakojuma, jo visticamāk, apgrozāmiem līdzekļiem, lai jūs tur jau saražotu daudz un ilgtermiņā. Varbūt tas nebūs tas, kam ir paredzēta zīle, bet lai jūs izstrādātu, veiktu šo prototipēšanu, testēšanu, varbūt kaut kādu uzlabošanu, tas viss ir attiecinājums, iespējas ir šo kā zīles projektu īstenot. Jā, tā, pastīšos vēlreiz čatā, varbūt vēl kaut kas. Vai var iegādāties lietotas iekārtas? Jā, var iegādāties lietotas iekārtas, tikai izvērtējiet, no kurienes jūs šīs iekārtas pērkat, lai būtu samazināti kādi riski, bet principā lietotas var. Un arī par to de minimis izziņu, manuprāt, viņas var sagatavot arī kā privātpersonas. Bet es paskatīšos vēlreiz, varbūt kaut kas ir mainījies šo gadu laikā, jo mēs iepriekš arī ir pieteikušās privātpersonas, vai arī viņi mums iesniedz tad, kad viņi bija juridisks. Respektīvi, šis ir jautājums, ko man pašai ir jāatsvaidzina un jāpaskatās. Bet ieiet savā EDS un paskatieties, iepriekš bija kreisajā pusē ir izvēle, kur par de minimis var sagatavot. Vai iekārtas obligāti jāiegādājas Latvijā? Nē, nav. Jūs droši varat arī sūtīt no ārzemēm. Ir daudz iekārtas, kas ir sūtījuši no ārzemēm, bet atkal izvērtējiet šo uzticamību. Ja ir kaut kas jāpriekšfinansē, iekārtas izgatavošanai es aicinu, ka jūs ar šiem iekārtas izgatavotājiem varbūt slēdzat jau iepriekš arī līgumus un kādas garantijas vēstules un tā tālāk. Pasargāt sevi no varbūt tādiem šaubīgiem pārdevējiem, bet tas, kur jūs iegādājaties iekārtas, tas nav būtiskais šajā programmā. Var arī lietots un var arī ārzemēs lietots. Vai ir atbalstāms sporta aktīvā turisma ekipējuma iegādes starta programmā? Ir atbalstām, ja jums šim
ekipējumam ir biznesa potenciāls. Respektīvi, ja jums ir izstrādāts biznesa modelis, kā jūs ar šo te ekipējumu iegādi, tad attīstīsiet uzņēmējdarbību un iegūsiet uzņēmumu apgrozījumu. Peļņu. Jā, jo visā šajā te pats galvenais ir atcerēties, ka šī ir uzņēmējdarbības atbalsta programma. Līdz ar to ir jābūt uzņēmējdarbības pamatam, ir jābūt uzņēmējdarbības biznesam, ir apakšā jābūt šiem projektiem. Es laikam esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, kas man ir redzami. Ja? Man kolēģi arī sako līdzi un saka, ka es esmu atbildējusi. Vai ir vēl kāds, kas varbūt vēlas tomēr uzdot jautājumu mutiski, ieslēdzot mikrofonu? Šķiet, ka nav. Labi, tad jums ir principā vairāk kā nedēļa vēl laika līdz 31. martam. Droši var sazināties ar mani. Pārslēgšu slaidu. Redzat, mans ēpasts. Droši var sazināties ar mani ēpastā, var arī uzzvanīt, ja tā šķiet vieglāk, vēlams darba laikā. Tad, ja tiešām ir tāda sajūta, ka gribās, lai es pakonsultēju klātienē, tad mēs varam arī sarunāt klātienes tikšanos vēl nākamnedēļ. Un izlasat, iepazīsties, attīstat savus idejas. Un es aicinu nenobīties, jo Zīle ir salīdzinoši vienkārša programma, bez ļoti liela birokrātiskā sloga. Līdz ar to, ja jūs arī plānojat nākotnē kādus lielākus finansējumus piesaistīt, tad šis ir labs treniņš, labs veids, kā sākt apgūt projektus un piesaistīt kaut kāds Eiropas fonda vai šajā gadījumā pašvaldības finanses. Būs pieejams ieraksts šim te semināram. Skatīsimies, kā mums vai nu šodien jau būs, vai pirmdien vēlākais, lai var paskatīties gan tie, kas neredzēja, gan arī varbūt jums ir kāds jautājums, ko jūs gribat vēl attīt atpakaļ. Teikšu paldies, lai lieliska piekdiena! Un tad jau es gaidīšu jūsu pieteikumus, cerams, kuplā skaitā, un tiksimies 8. novembrī. Es atvainojos, 8. aprīlī, nevis novembrī. 8. aprīlī prezentēt savus projektus šeit vat klātienē Valmieras attīstības aģentūrā. Cēsu ielā 4 notiks Valmieras kopstrādes dara telpās šīta prezentācija. Paldies un uz redzēšanos!